Cienījamās dāmas, godātie kungi. Man prieks jūs sveikt šeit Latvijas valsts rezidencē Melngalvi namā. Aicinātu jūs izbaudīt šī nama greznumu. Es domāju, ka redzot jūs tik daudz šajā pasaules vēža dienā, šis process atbalstīt bērnu slimnīcu jau daudz gadu garumā ir vērties plašumā un sasniedz tādus apmērus. Man prieks ir redzēt šeit bērnu slimnīcas darbiniekus, kas ikdienā veic šo ļoti svētīgo un sarežģīto darbu. Prieks redzēt jau daudzgadīgos atbalstītājus. Un es aicinātu šodien visus, kam svarīgi ir mūsu bērnu nākotne, pievērsties šim darbam. Paldies jums visiem par līdz šim izdarīto, un es domāju, ka šodien būs tāds labs turpinājuma punkts visam jūsu darītajam, lai mēs nākotnē justos drošāk un labāk. Bet es domāju, ka Dace daudz profesionālāk un labāk varēs pateikt vispārējo lūdzu. Labdien visiem, kuri ir atraduši laiku un atnākuši apmeklēt šo mūsu organizēto pasākumu, kas ir veltīts Pasaules vēža dienai. Un ko es gribēju atzīmēt, ka 4. februāris pirmo reizi oficiāli kā Pasaules vēža diena tika atzīmēta 2008. gadā ar mērķi vērst visas sabiedrības uzmanību uz vēzi kā slimību, iekļaujot tajā sākot ar profilaktiskajiem pasākumiem un beidzot ar ārstēšanas iespējām. Tāpēc šodien es kā labdarības akcijas, kas ir veltīta hematonkoloģijas nodaļas rekonstrukcijai patronese, vēlreiz gribētu atgādināt par mazajiem hematonkoloģijas pacientiem un viņu vajadzībām. Kā ārste es zinu, ka lai pacients atveseļotos, ir nozīme ne tikai pielietotai medikamentozai terapijai, mediķu profesionālismam, bet tāpat ir ļoti liela nozīme pacienta motivācijai un līdzjūtībai, tuvinieku atbalstam un, protams, konkrētai slimības situācijai, pielāgotai apkārtējai videi. No visiem šiem uzskaitītajiem faktoriem bērnu slimnīcas hematonkoloģijas nodaļā pietrūks tieši šī pēdējā specializēta, pielāgota nodaļas vide, respektīvi nav vienvietīgās palātas, kurās būtu vieta arī vecākiem, kurās katrā būtu labierīcības, nav specializētas ventilācijas sistēmas, kas bērniem ar imunsupresiju mazinātu inficēšanās risku, kā arī joprojām mazie pacienti tiek pārvadāti uz izmeklēšanām un procedūrām pa āru. Tāpēc šodien kopā ar mums ir arī mazie pacienti, kas jau cīņu ar vēzi ir izcīnījuši, un pārējie, kas vēl turpina cīnīties. Es jums visiem gribēju pateikt, ka jūs esat visstiprākie cilvēki, kurus es pazīstu. Jūs, neskatoties uz šīm neērtībām, kuras es nosaucu, spējat būt izturīgi, vienmēr saglabāt dzīves prieku, jebkurā situācijā. Un, protams, tas nav iespējams bez mīļajiem vecākiem un profesionāla mediķu un aprūpes personāla, kas bieži vien iznes smagāko šīs slimības psihoemocionālo daļu. Un, protams, izmantojot to, ka šodien ir arī mēdīji,
Es gribu pateikt paldies visiem ziedotājiem un šīs akcijas atbalstītājiem, kā arī aicinu piedalīties ikvienu, kuram rūp mūsu mazie hemato-onkoloģijas pacienti. Un tagad mēs pasniegsim mazas dāvanas bērniņiem kā atmiņu par šo tikšanos.